Labdien! Mani sauc Anna Jēkabsone, un es esmu Eiropas klimata pakta kustības koordinātore Latvijā. Šodien pastāstīšu īsumā par zaļo kursu un kam tas ir paredzēts. Klimata pārmaiņas ir izaicinājums, kas kopā ar pārējiem globāliem izaicinājumiem, kurus mēs šobrīd pasaulē redzam, skar praktiski katru mūsu dzīves jomu, un lielākoties klimata pārmaiņas sekas jau šobrīd skar mūs visus daudzās sadzīviskās lietās, piemēram, pārtikas cenas, transporta izmaksas un tam līdzīgas jomas. Saprotot, ka klimata pārmaiņas ir ļoti būtisks risks Eiropas ekonomikai un iedzīvotāju labklājībai, jau 2019. gadā Eiropa sāka izstrādāt Eiropas zaļo kursu. Tas ir stratēģisks plāns, kā veidot ilgtspējīgu ekonomiku un virzīties uz klimata neutralitāti. Pavisam vienkāršojot, tas ir virziens, kā pārveidot visu sabiedrību un ekonomiku, tā, lai mēs dzīvotu, attīstītos, bet nesagrautu mūsu apkārtējo vidi. Eiropas zaļajam kursam ir 3 galvenie virsmērķi. Pirmais – sasniegt klimata neutralitāti līdz 2025. gadam. Šim mērķim ir arī starpmērķis, ka līdz 2030. gadam mēs gribam samazināt siltumnīca efekta gāzes par 55% Eiropā kopumā. Otrs lielais virsmērķis ir ekonomiskā izaugsme nav sasaistīta ar resursu patēriņu. Praksē tas nozīmē, ka mēs turpinam attīstīties, ekonomika aug, taču resursu patēriņš nepieaug un mēs saudzējam mūsu apkārtējo vidi, lai tā pietiktu arī nākošajām paaudzēm. Un trešais galvenais virsmērķis ir, ka neviens un neviena vieta netiek atstāta novārtā, un visus, kuri šīs pārkārtošanās procesā tiek skarti, mēs atbalstam, lai neviens neciestu no šīs pārkārtošanās procesa. Un ko tad šis zaļais kurs nozīmē praksē? Kā šos mērķus mēs plānojam sasniegt? Praksē tas nozīmē, ka kopš 2019. gada ir pārskatīti, laboti un pilnveidoti virkne likumu, tiesību normu, dažādu noteikumu. Latvijā tie galvenokārt ir likumi un ministra kabineta noteikumi, kā arī tiek izstrādāti dažādi jauni likumi un noteikumi. Tātad, lai visas nozares virzītos saskaņā ar šiem mērķiem un ieviestu nepieciešamās aktivitātes. Tādi daži praktiski piemēri. Piemēram, ko droši vien plašāk būsiet dzirdējuši, ir energoefektivitāte. Par to šobrīd runā ļoti daudz. Ir ļoti daudz dažādu atbalsta mehānismu par to, lai mēs siltinātu savus daudzdzīvokļu ēkas, lai mēs samazinātu savu enerģijas patēriņu. Un iedzīvotājiem šajā gadījumā ir ļoti liels arī ieguvums ne tikai klimata jomā, jo samazinot enerģijas patēriņu, mēs samazinām ar to saistītās sega emisijas, bet arī mēs gluži vienkārši ietaupām savu naudiņu. Tātad, jo mazāks ir enerģijas patēriņš tavā dzīvoklī vai mājā, jo mazāk tev ir jāmaksā par siltuma ražošanu vai piegādi. Vēl viens labs piemērs ir Eiropas energomarķējums. 90. gados tika ieviests energomarķējums visām sadzīves tehnikas iekārtām. Tātad, kad tu veikalā pērc preces, viņas ir marķētas ar energomarķējumu, un tu vari salīdzināt, kura no piedāvātajām iekārtām būs energoefektīvāka, un izvēlēties to, kas patērēs vismazāk elektrības. Šādā veidā, piemēram, šobrīd nopērkamie leduskapi patērē vidēji par 60% mazāk elektrības kā jebkurš leduskapis 90. gados. Tas norāda uz to, ka pat, ja tu nopirksi salīdzinoši varbūt neefektīvāku leduskapi, viņš tik un tā būs ļoti efektīvs, un arī praksē ir pierādīts, ka šī marķējuma ieviešana ir ļoti veicinājusi inovācijas, un tirgū šobrīd ir pieejams ļoti efektīvas iekārtas. Vēl viens piemērs, kur ļoti daudz ir bijušas izmaiņas likumdošanā, ir atkrituma apsaimniekošana. Pēdējo 10–15 gadu laikā ir ļoti daudz ieguldīts un darīts, lai mēs daudz efektīvāk apsaimniekot atkritumus. Protams, ir ļoti daudz vēl arī jādara, bet tie pirmie soļi ir ļoti daudz arī spērti. Mēs esam ieviesuši atkritumu šķirošanas sistēmu, mums ir ieviesta arī depozīta sistēma, kas ir ļoti liela un nozīmīga tomēr soļi, lai mēs virzītos apratīgas ekonomikas virzienā. Zaļā kursa ietvaros Eiropā strādā pamatā pie tādām 9 lielajām jomām. Kā pirmo var minēt klimata jomu. Šajā jomā galvenais uzsvers ir uz siltumnīca efekta gāzu samazināšanu atmosfērā. Tātad, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi. Otrā lielā joma ir vide un okeāns.
Šeit mēs galvenokārt koncentrējamies uz bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību. Trešā lielā joma ir transports, jeb mobilitāte, kā nodrošināt, ka transportā tiek izmantot atjaunīgi energoresursi, ka transporta sistēma ir pieejama visiem iedzīvotājiem un ka mobilitāte ir ilgtspējīga. Ceturtā lielā joma ir enerģētika, kas ir ļoti nozīmīga joma, jo ļoti liels emisiju daudzums rodas tieši enerģētikas jomā, ražojot un patērējot siltumenerģiju un elektroenerģiju un citu veidu enerģijas. Nākošā joma ir lauksaimniecība, kur tātad mēs runājam par to, kādas būs ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, kā nodrošināt veselīgu pārtiku visiem iedzīvotājiem. Vēl viena ļoti liela un nozīmīga joma ir industrija, kā dekarbonizēt industriju, kā turpināt ražot un attīstīties, bet to darīt ilgtspējīgi un nepārtērējot pasaules resursus. Un tad 7. joma arī ļoti nozīmīga ir pētniecība un inovācijas. Lai mēs sasniegtu klimata neutralitāti, ir, protams, jātīsta arī pētniecība un inovācijas, lai mēs atrastu tās jaunās tehnoloģijas. Tāpēc tieši šajos virzienos saistībā ar atjaunīgiem resursiem, ar ilgtspējīgām un apratīgām sistēmām ir ļoti daudz šobrīd notiek pētniecība, un Eiropas Savienība arī finansē ļoti daudz šādus pētījumus. Un, protams, Eiropas Savienība ļoti daudz koncentrējas arī uz finanšu un reģionālo attīstību, lai šai visai pārkārtošanās, visām aktivitātēm, kas pārkārtošanās procesā ir jāievieš, būtu pieejams finansējums un lai viņš būtu pieejams arī reģionos. Kā mēs zinām, reģioni bieži vien nozīmē mazas un vidējas pašvaldības, kam bieži vien resursi ir ļoti ierobežoti. Un tās ir tās vietas, kur noteikti ir nepieciešama palīdzība, gan ir nepieciešams atbalsts ar zināšanām, gan ar finanšu resursiem. Un 9. joma ir jaunais Eiropas Bauhaus, kas ir jauna starpdisciplināra iniciatīva, kuras mērķis ir meklēt sinerģijas starp klimata neutralitāti un virzienu klimata neitrālā virzienā un mūsu ikdienas dzīvi un ekonomiku, kā tas izpaužās mūsu dzīves vidē. Un tā galvenie virsmērķi ir ilgtspēja, estētika un iekļaušana. Attiecīgi šeit arī sasaucās šī ideja par to, ka visi iedzīvotāji ir iekļauti un neviens netiek atstāts novārtā vai aizmirsts. Nedaudz sīkāk pastāstīšu par 3 no iepriekš minētajām jomām, lai ieskicētu jau plašāk, kā notiek šī virzība uz klimata neutralitāti un kā zaļais kurs izpaužas dzīvē. Kā pirmo jomu akcentēšu tieši klimata jomu. Viens no galvenajiem klimata jomas dokumentiem ir Eiropas klimata likums, kura pamatā ir iestrādāti šie mērķi, lai tie mums visiem būtu saistoši arī juridiski. Un klimata likums arī definē monitoringa sistēmu, kā šīs siltumnīca efektu gāzu emisijas tiks uzskaitītas un monitorētas. Otrs nozīmīgs dokuments ir Eiropas pielāgošanās stratēģija. Tātad stratēģija, kas paredz, ka mums ir jāpielāgojas klimata pārmaiņām. Droši vien, kā jūs jau zinat, klimata pārmaiņas notiks arī tad, ja mēs rīt uz pusdienu laiku beigtu emitēt jebkādas emisijas. Klimatam ir diezgan liela inerce, un tas oglekļa dioksīds, kurš jau ir atmosfērā, turpinās izraisīt klimata pārmaiņas diezgan ilgu laiku, kas nozīmē, ka neatkarīgi no visām pārējām politikām mums būs jāpielāgojas un klimats mainīsies. Kas nozīmē, ka Eiropā arī ir jādomā gan par civilo aizsardzību, gan par biosistēmām, ekosistēmām un to, kā mēs ražojam un patērējam lietas, lai mēs būtu gatavi tam klimatam, kāds mūs sagaida nākotnē. Vēl viena liela joma, kas klimata jomā tiek darīta, ir fluorēto gāžu ierobežojumu un ozona slāņa aizsardzība. Šis ir viens no veiksmes stāstiem, jo kopš 1989. gada ozona nordošo gāzu emisijas Eiropas Savienībā ir samazinājušās par 98%. Un arī pārējā pasaulē ozona nordošās emisijas ir samazināts, kā rezultātā šobrīd ozona slānis pakāpeniski atjaunojas. Un vēl viens arī liela iniciatīva, kā jau minēju, ir Eiropas klimata pakts, kuru arī es pārstāvu. Un tā ir cilvēku kustība, kas apvieno cilvēkus, kuriem rūp klimats un kas vēlas darboties vietējā līmenī un iesaistīt savu vietējo kopienu, savu sabiedrību, savu apkārt
lai pievērstu uzmanību šiem jautājumiem un veicinātu iedzīvotāju izpratni par klimata jautājumiem. Vēl viens liels punkts šajā jomā ir klimata diplomātija. Klimata pārmaiņas ir globāla problēma, tāpēc vieni paši Eiropā mēs to arī neatrisināsim. Un ir jāiesaistās arī pārējām Eiropas valstīm. Tāpēc klimata diplomātija ir ļoti nozīmīga sadaļa visā Eiropas zaļajā kursā, jo mums ir jāstrādā arī ar saviem partneriem ārvalstīs un citās pasaules daļās, lai mēs varētu sadarboties un kopīgi virzīties šiem mērķiem. Otrā joma tātad bija vide un okeāns. Šeit galvenais ir divi uzsvari. Viens ir par piesārņojumu, otrs ir par bioloģisko daudzveidību. Tātad bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana ir ļoti būtiska mums pārtikas ražošanas jomām, arī mežsaimniecībām un citās tautsaimniecības nozarēs, kur liela daļa no ražošanas balstās uz ekosistēmas sniegtiem pakalpojumiem. Un samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai, šie ekosistēma pakalpojumi var izjukt un vairs netikt sniegti. Piemēram, tik vienkārša sistēma kā kukaiņi, kur apoteksnē mūsu augus. Ja viņi to pārstās darīt, mums gluži vienkārši būs ārkārtīgi sarežģīti saražot mums ierastos augļus un dārzeņus. Un tāpat laikā arī ļoti aktuāla problēma ir ūdens, augsnes un gaisa piesārņojums. Viens no piesārņotākajām vidēm Eiropā ir tieši upes un iekšzemes ūdeņi, kurus mēs visi gribam patērēt gan rekreācijai, gan daudz viet arī dzeramā ūdens ieguvēju un citiem resursiem. Un šajā brīdī tas jau ir jautājums par mūsu pašu veselību, ne tikai par apkārtējo vidi un ražošanu. Un attiecīgi, lai šīs lietas uzlabotu, ir izstrādāt vairāk dokumenti, piemēram, bioloģiskās daudzveidības stratēģija, kurā nosaka galvenās aktivitātes, kā tad šo bioloģisko daudzveidību saglabāt un dažviet pat vairot. Vēl viens ļoti būtisks dokuments ir aprits ekonomikas rīcības plāns, kurā arī ir ļoti daudz aktivitāšu par to, kā samazināt piesārņojumu vai viņu neradīt. Lauksaimniecības jomā aktuāli ir stratēģija no lauka līdz galdam, lai veicinātu bioloģisko lauksaimniecību. Un ir arī nulles piesārņojuma akts, kura mērķis ir samazināt tieši piesārņojumu gan augsnē, gaisā, gan ūdenī, lai tas mums būtu drošs un veselībai nekaitīgs. Ļoti aktuāli jautājumi ir arī par bateriju apriti, jo, kā mēs zinām, mobilitāte ļoti daudz virzās tieši uz elektromobilitāti, kas ietver ļoti lielu pieprasījumu pēc baterijām. Kas nozīmē, ka ir jādomā par to, kā baterijas ražot apritīgi, neradīt šos bīstamos atkritumus no bateriju ražošanas un patēriņa. Tāpat ir spēkā arī ķīmisko vielu stratēģija, kas nosaka to, kā tiek ierobežotas bīstamās ķīmiskās vielas gan mūsu pārtikā, gan kosmētikā, gan citos produktos, kurus mēs patērējam, gan arī zilās ekonomikas stratēģija par jūrām un okeāniem un par to, kā veidot visu šo tautsaimniecību ilgtspējīgu, lai neveicinātu pārzveju un šie resursi būtu pieejami arī nākošām paudzēm. Un trešais lielais mērķis ir energoefektivitāte, jo vislabākā enerģija ir tā, kura nav tikusi patērēta, jo viņa nav jāražo un viņa nav jāpārvada, viņa nenoslogo energosistēmas. Vēl tiek ļoti daudz strādāts arī pie sociālajiem aspektiem, piemēram, pie enerģētiskās nabadzības jautājumiem, lai nodrošinātu, ka nav iedzīvotāji, kuri nevar atļauties apsildīt savu mājokli vai nevar atļauties samaksāt savus elektrības rēķinus. Tāpat ļoti daudz enerģētikas jomā tiek runāts par alternatīvām degvielu veidiem, piemēram, par biometānu vai ūdeņradi un līdzīgām tehnoloģijām, lai aizstātu tos fosilos resursus, kurus mēs īsti nevaram aizstāt ar biomasu vai ar elektrību. Tomēr jāatcerās, ka zaļais kurs nav tikai par mērķu izvirzīšanu un beznosacījumu to sasniegšanu. Vienmēr ir jāatcerās arī par cilvēku. Tāpēc zaļais kurs ietver arī ļoti daudz dažādus sociālos aspektus. Piemēram, zaļā kursa ietvaros ļoti svarīgi ir domāt par to, lai šī pāreja uz klimata neutralitāti un uz ilgspējīgāku dzīves vidi nepakļautu riskam mūsu iedzīvotājus, piemēram, mūsu iedzīvotājiem nonākt nabadzības riskā. Tāpēc atbalsts tiek sniegts visiem, arī tiem, kurus pielāgošanās klimata pārmaiņām var skart visvairāk, kuriem pielāgoties būs visgrūtāk,
kā arī tiem, kurus klimata pārmaiņas skar jau šobrīd, kuri izjūt šīs sekas uz sevis. Lai to panāktu, ir dažādi finanšu un citu veidu instrumenti izstrādāti, kā dažus no piemēriem varu minēt, piemēram, taisnīgs pārejas fonds, kur tiek nodrošināti resursi reģioniem un tieši Eiropas Savienības reģionālajai attīstībai, lai veicinātu jaunu prasmju apguvi un spēju pielāgoties jauniem darba tirgum. Un ir izveidots arī, piemēram, sociālais klimata fonds, kurš tiek finansēts no emisiju tirdzniecības sistēmas, lai piešķirtu naudu dalībvalstīm, lai atbalstītu mazāk aizsargātās sabiedrības grupas, piemēram, enerģētiski nabadzīgos iedzīvotājus. Tāpat ļoti svarīgi ir atcerēties principu neizdarīt kaitējumu videi. Pārkārtojoties, ir ārkārtīgi svarīgi arī saglabāt biodaudzveidību, piemēram, uzsākot ražot atjaunīgos resursus, ir jāvērtē, lai šo atjaunīgo resursu ražošana būtiski nepasliktinātu biodaudzveidību apkārtējā vidē. Un kopumā šī pārkārtošanās ir jāveido tā, lai būtu padomāts gan par vidi, gan par iedzīvotāju. Un kāpēc mums, kā iedzīvotājiem Eiropas Savienībā un Latvijā, vispār zaļais kurs ir nepieciešams? Zaļais kurs nodrošinās to, ka gan man, gan jums, gan jūsu bērniem un mazbērniem būs pieejams tīrs gaiss, ūdens un augsne, lai viņi varētu dzīvot veselīgā vidē un apstākļos. Būs pieejama enerģija, kas tiek ražota no tīrām tehnoloģijām. Būs atjaunotas un pievilcīgas ēkas un mājas, kurās mēs dzīvojam. Būs uzlabots un labāks sabiedriskais transports un vidē draudzīgāki produkti pieejami ikdienas patēriņam, veselīgāka pārtika kopumā un dzīves vide. Tās ir tās galvenās vērtības, uz ko mēs virzamies un kāpēc mēs izvirzam šos ambiciozos mērķus.